Latvijā paradoxālā kārtā, es teiktu, Latvija ir viena no tādām advancētākajām vietām Eiropā un iespējams vispār pasaulē, ja mēs runājam par ieguldīšanas platformām. Jo mums ir tik daudz ieguldīšanas platformas uz vienu iedzīvotāju, kā iespējams, es nezinu, man liekas, ka nekur. Un īstenībā, ja tu tā objektīvi paskaties, tas produktu skaits nav nemaz slikts, ja tu tiešām uz to skaties tādām atvērtām acīm un centies tā objektīvi un kritiski paskatīties, kas tur ir un kas tur nav. Nu, pieņemsim, ko es te varētu tā kā no galvas paņemt kā piemērus. No Latvijā ir, protams, Mintos un Twino, kas ir zināmākās platformas, bet tāpat ir, piemēram, Kapitālī, tāpat ir, nezinu, piemēram, VNVest, kas piedāvā pēc būtības līdzīgas produktus. Un, ja tu pasties konkrēti tos visas platformas vēstures, kad viņas sākuši strādāt līdz šodienai, tas ieguldījuma rezultāts nemaz nav tik slikts. Un, ja tu tiešām neesi pilnīgs āzis vai galīgs cirvis, kas ir ieguldījis visu kaut kādā vienā stulbā projektā, tu tur būtu nopelnījis diezgan ilgā laikā salīdzinoši labu ienesīgumu. Tas ir tev patīk vai nepatīk, tas ir reāls fakts un par to ir jāpadomā. Bet no otras puses arī ir sliktais stāsts, jo ir vairākas platformas, kas ir izgāzušās, jo viņām ir bijuši slikti produkti, un ir vairākas platformas, kurām ir tādi outright skemi. Man tagad tā izkrita no galvas, bet bija viena igauņu platforma, kas īstenībā nāca no Latvijas, kas piedāvā ieguldīt tā kā reālās krāpšanas schēmās. Tā kā tur, protams, viss nav labi un zaļi un forši, un tur reāli ir jāmāk skatīties un saprast, kas ir un kas nav. Tāpēc, kā jebkuros ieguldījumos, kā jebkur ir jāizdara savs mājas darbs, bet, ja tu mājas darbu esi izdarījis, tad tur nekādas lielās problēmas nav. Attiecībā uz to, cik var nopelnīt īstenībā var salīdzinoši neslikti. Es teikšu, ka vidējais ienesīgums ir kaut kur 8 līdz 12% gadā atkarībā no tā, kur tu ieguldi. Ieguldīt būtībā var vai no obligācijās, vai no aizdevumos, bet parastam investoram tas īstenībā ir pilnīgi vienalga, jo tev kāda starpība vai uzņēmums emitē obligācijas, vai viņš aizņemās naudu. Viņam jau tā ideja tāpat, ka viņš aizņemās uz naudu uz kaut kādu noteiktu procentu noteiktā laikā, un viņam viņu ir jāatdod. Kas galvenais tev ir jāsaprot tas, vai tu loģiski vari saprast, vai tam aizņēmējam biznesa modelis var būt savienojums ar to aizņēmumu maksu, jo, piemēram, viņš maksā 10-12% gadā. Viņam vēl jāmaksā ar aizdevēju platformai, kas to aizdevumu ir palīdzējis nofinansēt, kas nozīmē praktiskais aizdevums viņam. Uzņēmējiem izmaksās kāds 14% gadā, ja viņš aizņemās ar 10% gadā. Nu, baigi nopaļojot. Un vai tas biznesa modelis make sense, tā vienkārši runājot? Ja tas ir pavisam loģiski, un viņam ir ilga maksāšanas vēsture, kas to ir pierādījis, tad tas ir labi. Ja nē, tas ir slikti. Nu, piemēram, pateikšu vienu tādu neētisku, bet ļoti, peļņu nesošu piemēru, piemēram, ātrio kredīta aizdevēju. Viņi var aizņemties uz 10-12% diezgan viegli, tāpēc, ka viņi tālāk tos aizņēmumus savāc un izdod tālāk ātrijos kredītos. Un tajos ātrijos kredītos Eiropā procentu likums ir aptuveni 50% gadā, 45-50%. Tā kā viņiem 10 līdz 15% aizņemties atmaksāsies, tāpēc, ka viņiem tas bizness ir sakārtots tā, ka viņi uz to dzīvo, un viņiem, protams, īstenībā pat ir vienalga, kādas tur ir centrāla banka procentu likums, inflācija un visādas tādas lietas, kas izteiks kaut ko baigi daudz. Piemēram, ja būs kāds, kas attīstīs nekustamās īpašumus un aizņemsies naudu, tur fiksētu procentu likumu plus eiribors, viņam būs cita riska un citādāk tas viss izskatīsies. Tas make sense, ja viņš aizņemās uz tādiem cipariem. Bet tas ir kaut kāds jauns, ambiciozs projekts, kurus nevar izpētīt, kuram tu nezini vēsturi. Viņš tur sola kaut kāds 30% 3 mēnešos. Tas iespējams var būt vai nu kaut kāds skems, vai nu baiga avantūra. Un tev ar to arī jārēķinās. Ja tu ar to nereiķinies un tu ieguldi visu savu pensijas naudu, un tev jābūt vienkārši trakam vai ir ļoti naivam, kā tas diemžēl bieži vien notiek ar naiviem investoriem un trēderiem. Un es tur īsti neko nevaru palīdzēt, bet tā vienkārši ir realitāte. Tā kā tas ir galvenais, kas ir jāuzdod. Un otrkārt ir jāsaprot tas, ka tev ir īstenībā jāsaprot fakts, ka tu katru aizdevumu nekad neizpētīsi. Tāpēc vienīgais, ko tu šeit vari izdarīt, ir diversificēt un vēlreiz diversificēt. Un tas faktiski ir mans kopējais secinājums par aizdevumu platformām, ka aizdevumu un investīciju platformu, laikam tas būs pareizāks apzīmējums, ka tev pirmkārt ir jāsaprot tas, vai tā platforma jau sevi ir pierādījusi, vai viņai tur ir 7-10 gadu vēsture vismaz, vai tie, kas ir aizņēmušies caur to platformu, ir uzrādījuši labu kredītu vēsturi, un viņi ir jau aizņēmušies vairākas reizes un atdevuši naudu korekti. Tas nozīmē, viņiem ir kaut kāda reputācija un kaut kāda garantija, ka tas varētu arī notikt nākotnē. Un ja tas tā ir, pat tajā gadījumā tev vajadzētu sadalīt savus riskus pa kādiem 10-20 izdevējiem vai aizņēmējiem, savs to kā gribi. Un tad tu vari uztaisīt normālu portfeli. Jo tādā gadījumā tu faktiski būsi diezgan plaši diversificējis un izslaidis to risku, ka tu visu var pazaudēt vienā mirklī. Jo arī
Ja tā aizņēmuma platforma ir uztaisīta pareizi, viņi neturēs tavu naudu savos kontos. Viņi ir tikai starpnieks starp tevi un investoru. Līdz ar to pat, ja platformai kaut kas teorētiski notiktu, taviem līdzekļiem vajadzētu būt drošiem, tāpat kā tas ir ar brokeru. Tāpēc es teikšu, ideja pat par sevi nav slikta. Un tev ir jāsaprot tikai tas, ko tu dari. Un tā ir tā lielākā problēma, ka cilvēki, kad runā par investīciju platformām, viņi bieži vien jauc iekšā visādas lietas iespējamās, no kaut kādiem pilnīgi crazy, skamīgiem un avantūristiskiem projektiem līdz uzņēmumiem, kuri finansē savus aizņēmumus jau gadiem ar diezgan labu vēsturi. Tāpēc tev ir jāsaprot tas, ko tu dari. Tas ir gluži tāpat kā akciju tirgos vai obligāciju tirgos. Starpība tur faktiski nav nekāda. Tas, ja tu sapratīsi to, kāda ir finanšu tirgi un kāda ir viņos riski, viss būs kārtībā. Tu vienkārši būsi muļķis, kas iegulda katrā piedāvājumā, ko tev kāds sola. Vienīgais, kas to nopelnīs, būs tas, kas tev to piedāvās un savāks komisiju. Tā tas vienmēr ir iekārtots. Tāpēc izdara savu mājas darbu, plaši diversificē, realistiski saprot, vai tas aizdevējs var tādu naudu atdot, strādā lielākajām platformām, un visam vajadzētu būt kārtībā. Kā es uz to personīgi skatos, es uz to skatos tādā formā arī skatos, ka aizdevuma platformas ir tas pats, kas obligācijas. Tas pats, kas obligācijas Baltijas akciju tirgo, jo aizdevums Baltijas obligācijas nevis akciju tirgo, tāpēc, ka akcijas ir akcijas un obligācijas ir obligācijas. Te es pārteicos. Un būtībā jau tev ir vienalga, vai tu tur ieguldi Baltijas obligācijās uz 10-12% vai ieguldi uzņēmumu aizņēmumos uz 10-12% gadā, kur bāzējas Eiropā vai Baltijā. Tas ir pilnīgi tas pats. Ja tu gribi kaut ko citu, ieguldi Latvijas krājuma obligācijās, ieguldi tur Vācijas valdības obligācijās vai līdzīgās lietās. Tad būs kaut kas cits, bet šādā pieejā vienkāršākais tas ir sākt ar tādām vispār pieņemtām loģiskām lietām. Saprast to, ka visas nianses un visas lietas nekad tu nezināsi, 100% droši, ka nebūs nekad ne par ko, bet uz tādiem loģiskiem, vispār saprotamiem principiem tu vari ieguldīt. Un tas faktiski labākais, ko tu vari izdarīt, ja tu ieguldi finanšu tirgos, neatkarīgi no tā, kur tu ieguldi. Jo risks būs visur. Ieguldījis depozītā vai superdrošās obligācijās, būs augsta inflācija. Tu zaudēsi naudu, vienkārši tu to neredzēsi savā kontā, tu vienkārši redzēsi, ka tev viņas pirktspēja kritīs. Akciju indeksi svārstīsies vienmēr, arī stabilākie akciju indeksi vienā brīdī var nokrist par 50%. Individuālas akcijas, kaut vai viņas 30 gados var kāpt tur 10 reižu, būs brīži, ka viņas kritīs 50% un vairāk. Ieguldīsi augstāk riska obligācijās vai aizdevumos, 100% kāds no viņiem vai nu kavēs maksājumu, kāds no viņiem var defaultēt. Bet, ja tu būsi plaši diversificējis, tu kopā nezaudēsi naudu. Stulbums sākās tad, kad tu ieguldi visu vienā vai divos vērtspapīros un ceri kaut kādiem brīnumiem. Bet to diemžēl nevar izārstēt neatkarīgi no tā, cik tu gudrs vai bagāts esi, jo vēlme ātri un viegli nopelnīt nav saistīta ar tavu naudu vai tavu intelektuālo kapacitāti. Tas ironiskā kārtā ir tas, kā mēs esam iekārtoti, un tāpēc vienmēr būs kaut kāds risks finanšu tirgos, jo bieži vien mēs esam paši vainīgi, ka mēs to risku uztaisam, nekā ieguldījums pats par sevi ir slikts. Bet labi, tas laikam būs cits video temats. Šeit mēs vienkārši tā vispārēji ieskicējam par to, ko labāk darīt vai nedarīt ar ieguldīšanas platformām. Bet vēlāk paskatīsimies varbūt sīkāk, ko konkrētas ieguldīšanas platformas kādā brīdī piedāvā un ko labāk apskatīties un no kā konkrētāk izvairīties. Bet šeit mēs vienkārši paskatījāmies uz tādu lielāko bildi, tādu lielo bildi, ko mēs vispār redzam. Bet labi, kad Latvijā īstenībā ir nereālas iespējas šajā jomā, jo es domāju, ka citās lielākās valstīs tās iespējas ir sliktāks vai arī sliktāk pieejams vai sliktāk pārskatāms. Tā kā nevajag novērtēt arī to, kas mums ir šeit uz vietas pieejams, saprotams un īstenībā pa baigi lētām un pieejamām cenām un iespējām.